Esiet sveicināti kārtējā podkāstu sērijā par aktuālo, visus par aktuālo Mārupē. Šodien tiekamies ar Uldi un Jāni. Un galvenā tēma visticamāk būs infrastruktūras attīstība, ceļi, gājēceliņi, veloceliņi, apgaismojums un tādas lietas. Bet kā parasti, tad iepazīstiniet ar sevi un tad sākam Jāni. Jā, mani sauc Jānis Buza. Es strādāju Mārpas novada pašvaldībā, esmu vecākais jurists. Paralēli es esmu arī vietējā mednieku kolektīva Mārpas Bebras valdes priekšsēdētājs. Esmu jaunmārupietis, 3 burvīga meitiņa tētis. Uldi? Jā, Uldis Bārdulis. Arī strādāju Mārupas novada pašvaldībā, īpašuma pārvaldē. Esmu inženieru būvju nodaļas vadītājs un manā pārziņā šobrīd ir tas, ko arī Mārtiņš teica. Ceļi, ielas, grāvji un tā tālāk. Vēl piebildē mēs ar Uldi vienu universitāti kopā esam pabeiguši praktiski tā kā. Pareizi praktiski gandrīz, jā. Tā kā vairāk uz to, ka tu ātrāk pabeidz, vai es ātrāk pabeidzu? Es vēlāk, jo, tā pirmo tā teikt nesanāca pabeigt. Tie pirmie 3 gadi pirmajā kursā bija grūtākie un tad... Nostiprināja zināšanas. Labi, jā. Par Mārupi, varbūt tu vari pateikt, cik tu gan jūs strādā Mārupas pašvaldībā? Jau būs 5. gads, jā. 5. gads jau būs. Un varbūt tādas galvenās atšķirības, tagad tu sāki strādāt, kāda tev bija sajūta? Kādā stāvoklī bija vairāk infrastruktūra un no profesionālā viedokļa? Sākotnēji jau tikko kā sāku, pirmais jau bija vispār apzināties un saprast, kas tā Mārupa ir, kā viņi izstās, jo pirms tam darba vietas bija citās pašvaldībās, un tad nācās iepazīties ar visu infrastruktūru, kāda ir. Katrā ziņā, neteiksim, ka viss bija slikti, bet nebija tas labākais stāvoklis ne ielām, ne ceļiem. Un to jau varbūt, teiksim, pēc gadiem vairākiem, saprotam, ka arī tajā laikā tā būvniecības kvalitāte vai noteikumi, likumi bija citi, bet viņi nebija tajā labākā kvalitātē, jo to arī parādīja visas pārbaudes, urbumi un tā tālāk. Bet tieši tā kā ielas izbūves, nezinu, tie segumi, mezgli un tas viss, kad veidojas konstrukcija bija savādāka, kā jūs saku, iespējams, tad tajā brīdī normas bija savādākas, bet ļoti bieži mums ir A-klases ielas, kuras ir ar 6 cm biezu asfaltu, kas galīgi nekam neatbilst mūsdienās, iespējams, tajā brīdī bija ok. Jā, un tu, Jāni, cik tu ilgi esi jau? Es jau pašvaldībā no 2009. gada strādāju. Es esmu pieredzējis ļoti daudz. Es ļoti labi zinu, cik daudz resursu laika tiek ieguldīts, lai katrs metrs no šīs ielas vai no gājēja celiņa viņš tiktu izbūvēts, īstenots. Viss tas ir nepārtraukts darbs. Kolēģi ārpus darba laika brauc agri no rītiem, vēl vakaros, seko līdzi visam. Es vairāk iesaistos tīri no juridiskā viedokļa. Ja gadījumā tomēr tas līgums ir jāatšķir un jāpalīdz kolēģiem kaut kādos jautājumos. Un mēs visi zinām, kad novada apvienošanās notika pirms 4 gadiem, ja? Jā. Varbūt kādas bija tās nianses un, gan jau, ka tu sapratīji tās atšķirības, varbūt kaut kādas, cik bija kaut kur izdarīts un kaut kur varbūt tu saproti, ka vispār jāsāk viss no sākuma. Taisnība uz to brīdi, un tas, kas bija Mārupē, uz to brīdi jau bija apzināts, Mārupas, teiksim, daļā. Babītes daļā, ko nācās secināt, un kas ir, manā skatījumā apsveicam viņiem tā ceļu, teiksim, programma, attīstības programma, visi institūts, viņiem bija jau tad sakārtots, kad pa mazam posmam kaut vai, bet visu laiku viss notiek uz, restīvi iet lēnājiem soļiem, bet iet uz priekšu. Jā. Mārupē vairāk bija tā, kad bija Eiropas nauda vai kaut ko varēja piesaistīt, tad bija, tā kā bums, un tur vairākas ielas aiziet. Jā. Babītei tas arī šobrīd ir redzams, ka viņiem jau ļoti daudzi, sevišķi, Piņķi, pati Babīte, kad jau, kas ir asfalta ziņā, jau ir sakārtots jau daudz, kad ir,
teiksim, tajos ciemos jau ir, ir izdarīts pirms tam ļoti daudz. Jā, un kvalitātes ziņā? Kvalitāte bija, ir vēl jau šobrīd ok, jo viņiem nav tik novērojams kā mums, kad mums ir daudz ielas, kas reāli brūk kopā. Tā pati lielā iela jau sāk, Veco Zolu iela, ir daudz, kas jau mums jau parādās, kas ir būvēts, teiksim, 6-7 gadu atpakaļ. Un kvalitāte ir tāda, ka viņš šobrīd brūk, bet Babītes pusē tur viss pagaidām turās. Labi, es zinu, ka ir katrā pašvaldībā ir kaut kas ir pašvaldības ceļielas un tad ir valsts ceļielas. Tu vari pateikt aptuveni, Mārupes lielajā novadā, procentuāli ir kaut kas, vai cik ir, nezinu, pašvaldības ielas, tad skaidrs, ka vairāk, bet un tad kāda ir tā sadarbība Latvijas valsts ceļiem, lai mēs tiekam galā ar tiem ceļiem, kas pieder valstī? Lielākā daļa, protams, ir pašvaldības ceļu, kas pieder pašvaldībai. Ir arī daudz privātās ielas, kuras pakāpeniski tiek nodotas pašvaldībai. Tagad mēs risinām jautājumu arī ar pašvaldības nozīmes statusu piešķiršanu, un tad arī attiecīgi ņemam uzturēšanā. Tas ir viens veids, kā mēs varam palīdzēt iedzīvotājiem, jo, diemžēl, nevienmēr ielu izdodās tik viegli nodot pašvaldības īpašumā, it sevišķi, ja viņi nav atsevišķi izdalīta, ka zemes vienība iela ir 50-60 māju kopīpašums, katram piedal maz gabaliņš, un ja jātaisa ir šie jauna ierīcības projekta izdalīšana, tas ļoti liels naudas. Tāpēc šis viens no variantiem, ko pašvaldība dara, nosaka statusu, iekļauj uzturēšanas sarakstā un uztur atbilstoši noteikti klasē, kas viņiem piešķirta. Papildināšu arī, jo šobrīd arī ar jauno teritorijas plānojumu jau speciālisti ir izvērtējuši, kad arī daudzām šādām privātajām ielām jau tiks noteikts pašvaldības nozīmes status. Varianti dalās gan ar uzturēšanu, gan bez uzturēšanas, bet tā tad jau lielai daļai ielu jau mēs jau teiksim, kā pašvaldība varēsim palīdzēt, uzturēt. Bet ar to mēs saprotam tās ielas, kur kāds attīstītājs veido ciematu vai daudz dzīvokļu māju kaut kādu kvartālu, un tad visi piegulošās ieliņas, lai tiktu uz mājām vai uz dzīvokļiem, tās ir tās ielas, vai ne? Daļēji, jo šobrīd tās ir vairāk tās, ko tu teici, kas ir attīstītāji, kas ir, teiksim, tur nezinu, 5, bet 10, 20, 30 gadi, tas ir vēsturiskās. Ar jaunajām visām, kas nāk tur jau, tas ir atrunāts, tas ir detāli plānojumi, tur lokāli plānojumi, līgums, nosacījumi, kas jau pasaka, kad viņam ir jābūt jau izdalītam, visām komunikācijām, visiem segumiem, visu, un viņiem ir uzdevums viņu pēc tam nodot pašvaldībai. Labi, ja tad ir, Mārupē pabraukājot īpaši ir kvartāliņi vai uzbūvēti, un tad ir kā latviešu valodā precīzi pateikt, barjera. Un tālāk ir, tā kā konkrēto māju, es nezinu, īpašumā esoša iela jautājums, vai tādas pārņemot, tās barjeras tiek noņemtas. Ja pašvaldībai jau jātiek apsaimniekot un, nezinu, tur pieņemsim ūdensvads, kanalizācija, tur kaut kas, ja tu netiec iekšā, tad vai grūti apsaimniekot? Tik daudz jau tādas ielas nav, bet ir tādas, bet tas ir privāti īpašums, un tas ir arī tas vēsturiskais. Bet, piemēram, kā piemērs, tas ir no P133, tā ir Sēļu iela, laikam, kur ir arī tā barjera. Pašvaldība, kamēr, ar to pašu teritorijas plānojumu, mēs tādu ielu nenosakam, kā ar uzturēšanu, jo primāri jau tas primārais, protams, noteikti vajadzētu būt, kad visas ielas, kas ir pašvaldības un pašvaldība par visu rūpējas. Bet šāda veida ielas, mums primāri noteikts tas, nevis noteikts, bet ir tas mērķis, ka tā ielai ir jābūt caurbraucamai, viņš kaut ko savieno, bet, lielākoties tie, kuri ir šādi sevi ierobežojuši, viņas ir... Tie tādi mazi ciematiņi, kur īstenībā grib dzīvot nošķirt, viņi negrib, ka tur nepiedarošas personas pārvietojās, brauc tā savā ziņā, es viņus saprotu, tā ir drošība. Tu zini, ka tas ir tikai tavs kaimiņš, kurš iebrauks, tu zini, ka kaimiņš paskatīsies,
vai bērni neiet ievēros ātrumu, kas īstenībā ir viena no lielākajām problēmām mums drošības ziņā. Mēs varam uztaisīt cik vien kvalitatīvu un drošu infrastruktūru mēs gribam un varam, cik mums finanses atļauj, bet ja viss nemainīsies galvā, domāšanā, attieksmē pret līdzcilvēkiem, tad nekas nemainīsies. Jā. Man liekas, izteikti saliena. Tur ir barjeras visur, bet man liekas, viņas tā kā stāv vaļā dienas laikā. Godīgi sakot, neesmu ievērojis, vai viņas tik tur vaļā ciet, bet jā, tas ir arī viens no ciematiem, jā, kurš, sevi šādi ir izveidojis, un, mēs jau neko ietekmēt nevaram, bet, Jā. Bet labi, ziemā sniega tīrīšana pašvaldība to dara, vai to dara viņi paši? Salienai, tie ir paši. Šādās, kur ir privātās, tur viņi paši šo īpašumu, paši viņu remontē, atjaunot, bedrītes slāpā, ziemā uztur un tam līdzīgā. To viņi dara paši. Labi. Ok, ielas skaidrs, veloceliņi. Cik, vai ir kaut kāds, uzlikts mērķis, ka pašvaldība katru gadu tur izveido kaut kādus kilometrus vai paplašina to? Vai, kā tas vispār notiek? Ir sasaukums, 4 gadi atpakaļ jauns sasaukums, un tagad visi raksta avīzēs, mēs tur attīstīsim veloceliņus. Kā tas lēmums nonāk līdz tevim? Vienkārši, lai skatītājs saprot, vai tas ir pašvaldības darbinieku, vai tas nāk no lēmējvaras, vai viņi izdomā, tagad darām, vai jums jau ir kaut kādi projekti, un tad meklējam kaut kādas Eiropas finansējumus. Tas tīri tas process, kā viss notiek, varbūt kāds no jums? Neteiksim, pietiekoši sarežģīti, bet konkrēts mērķis nav, teiksim, ka tik un tik kilometrus mēs izbūvēsim. Šobrīd tas ir diezgan pakārtots cefla, Eiropas finansējumam, jo jau kaut kādi 2 gadi, šis 3. būs, kad bija iespēja pieteikties tāda veida, tad mēs uzreiz automātiski tam piegājām daudz nopietnāk un pie tā strādājām, lai pirmkārt to finansējumu dabūtu, jo viņš ir uz visu valstu, viņš ir ierobežots, bet tad uzreiz ir no tā, cik tev ir augstas gatavības, teiksim, tur tehniskais projekts un tā tālāk, tad ir lielāka iespēja to finansējumu iegūt. Bet ir arī, tas ir Pierīgas, teiksim, velo infrastruktūra, kas jau, teiksim, man liekas, laikam no Rīgas jau nāk, kad teiksim, tas savienojums un visi tie virzieni, uz kuru pusi un kā, tad arī ņemot vērā to, tam arī mēs, teiksim, pašvaldību pielāgojamies, ka, teiksim, mēs zinām, tad mums vajag savienojumu Mārupe, Jaunmārupe. Labi, mums arī vienā posmā Rožu iela ir, iztrūks turienē vēl kaut kādu, tad mēs to vai rosinām, kā, teiksim, atsevišķu velo infrastruktūru, bet šobrīd arī lielākoties visi, kas ir ielas projekti, arī visos ielas projektos tiek paredzēts ne vienkārši ietve, bet gājēji veloceliņš, tad lai jau uzreiz veidotu savienojumus. Jā, un no tavas puses kā tas process nonāk līdz izpildītājiem? Viss sākās ar ideju. Jā. Tad attiecīgi kolēģi gatavo jau iepirkumu uz būvprojektu izstrādi. Jā. Viens etaps ir, kamēr izstrādā būvprojektu, tas nav ātri. Projekts, Uldis var precizēt, ideja var aizņemt 6 līdz 9 mēneši, pat atkarībā no apmēra un sarežģītības, cik daudz īpašumu. Šeit ir komunikācijas. Sarežģītība ir vairāk saistībā ar īpašumiem, jo komunikācijām, inženieru tīklu turētājiem, visiem saskaņojiem, tehniskiem noteikumiem, vēl nedodies kāds tīkls ir jāpārceļ, un tas viss paildzina. Tad, kad ir akceptēts projekts, mēs skatāmies, iekļaujam viņu jau investīciju plānā, saprotam, kurā gadā, kad mēs viņu varam īstenot, jo vajadzības ir daudz. Protams. Naudiņas ir tik, cik ir. Ja nebūtu izlīdzināšanas fonds, es domāju, mēs jau sen būtu visu atrisinājuši. Un tad nākošais etaps ir iepirkums uz būvdarbu veikšanu. Būvdarbi, kas arī atkarībā no objekta izmēra. Nezinu, 3 līdz 6 mēnešu viennozīmīgi var aizņemt. Tas ir mazākais, tas ir mazākais, un nodošana eksploatācijā un svinīga celiņa lietošana. Ja šobrīd, man liekas, cik es esmu braucis, tad gan Jaunmārupē kaut kas tiek darīts ar veloceliņiem un gājēju celiņiem, vai ne?
Nu, Būderi notiek šobrīd un arī Piņķos Babītē. Šobrīd mums taisna velo infrastruktūra, kas ir ar Eiropas līdzfinansējumu, ir 6 objekti. Jaunmārupe, Vecozolu iela, Dzelzceļa iela un Vecais Jelgavas ceļš. Un tad ir Piņķi, Priešciems un Babīte. Nu, kopā tur tie ir virs 10 kilometriem, ko mēs... Jā. Nu labi, un par cik Jānis izstāstīja to procesu, tad nākamā gadā jau ir kaut kas iezīmējies, kas būs pieņemsim nākamajā gadā, kur sākam, šobrīd iespējams projekts izstrādā vai kaut ko tādu. Un tad otrs jautājums, vai pieņemsim iedzīvotājiem ir kaut kāda, caur kaut kādām aptaujām, vai iedzīvotāji var virzīt tā kā, ja mums vajag un mēs gribam savienot, Jaunmārupi ar Babīti, iespējams, ka var kaut kādu iniciatīvu nākt un tādā veidā tas lēnām aiziet uz priekšu. Es uzreiz tev varu atbildēt par otro jautājumu. Jebkuru iedzīvotāju iniciatīva, mēs viņu uzklausam, un mēs viņu izvērtējam. Ja viņa tiešām ir ļoti laba, mēs ejam tajā virzienā, lai to attīstītu. Ir ļoti daudz iedzīvotāju iniciatīvas, kur viņi pasaka, lūk, mēs uzskatām, ka šeit būtu labākā vieta gāja celiņām, vai šeit vajadzētu viņus izbūvēt, uzstādīt latērnas, vai šeit vajadzētu ceļu atzaru vai krustojumu sakārtot. Jo iedzīvotāji ir tie, kas ikdienā to infrastruktūru lieto daudz vairāk nekā mēs, un katrs jau zina to savu mājas pagalmu, viņš zina tās labākās lietas, kas būtu vajadzīgas. Kā piemēram, pēc iedzīvotāju iniciatīvas, kur iedzīvotāji komunicēja ar īpašumu pārvaldu, ar elektroinženieru, un tagad Jaunmārupes ciematā arī jau ir sakārtots ielu apgaismojums, tiek uzstādīts latērnas, vairs nav tie tumšie pleķi, jo, diemžēl, tumšo pleķu aizsargā mēs piedzīvojam to, ko mēs negribam piedzīvot. Cilvēki izmet atkritumus tur, kur viņus nevajag. Tas ir lielākā problēma, ceļš pie daudz dzīvokļu mājām. Un tagad to mēs risinām, protams, ar pašvaldības atbalstu un ar slēgto konteineru novietnes izveidošanām. Jā. Bet, katrs šāda ideja no iedzīvotāju puses, viņa tiek apsvērta, izanalizēta. Un, ja viņa ir atzīta par tiešām labu un īstenojumu, viņa tiek īstenot. Tas ir tādiem lielākiem objektiem, bet, teiksim, pašvaldībai ir arī tāda lieta kā līdzdalības budžets, kuru var pieteikt, principā, jebko. Protams, tie finansējuma apjomi ir ierobežoti, bet, tur arī nav liekts, teiksim, pieteikt kaut kādu veloceliņa izbūvi. Šobrīd vairāk tur ir uz autostāvvietām, iekšpagalmos, uz tādiem piesakās. Ir arī, bijuši, kas ir, teiksim, iebraucamās daļas uz daudz dzīvokļu mājām. Bet arī uz šādiem lielāka tipa objektiem noteikti arī var. Un tad jau mēs skatītos, cik tas ir samērīgi vai nav. Protams, mums jau arī, mēs to arī saprotam, ka būtu jau forši zolīti, kad ir savienojums Jaunmārupe Piņķi. Bet reāli to īstenot, un tas nav neiespējami, bet tas nav tik vienkārši, tas noteikti nav tik lēti. Un visā šitajā tejienē savienojumos, ceļos un tā tālāk ir jau arī jāstāsta tas, kad, cik tas ir, rentabli, jo, nav jau vērts uztaisīt veloceliņu, izmaksāt, teiksim, 1 miljonu par viņu, un viņu lieto reāli varbūt 10 cilvēki dienā. Tā būs tā plānošana nebūs bijusi pareiza. Jo es vienkārši tikko biju Holandē, un tad, Holanda skaidrs, ka ir riteņbraucēja valsts, bet tu ar mašīnu tur jūties tā kā, niecība. Visi ceļi, visas ielas ir, pa katrā pusē ir 1,5 metra josla veloceliņam, parasta ieliņa, vienalga iedomājamies Penkulas iela. Ir katrā pusē 1,5 metrs josla, un autobraucējiem paliek viduszona tikai. Bet tā ir divvirziena kustības iela, un tu brauc pa to viduszonu, ja tev kāds brauc pretīm, tad tu brauc iekšā velobraucēju joslā, bet tur ir marķētas līnijas par abām pusēm, tā ir velo josla. Un iebraucām vienā vakarā, tā kā arī pilsētās, Utrehtā un vēl kaut kur. Un tas centrs ir, rupi tā kā Vecrīga. Viss ir ar velo, mašīnas praktiski vispār nevar braukt iekšā.
tās stāvvietas tur ir tik minimālas, un tajā pašā Amsterdamā tu brauc iekšā un gribi kaut kur nolikt mašīnu, tur pa lielā mašīnu nevar nolikt. Tu var nolikt riteņus, riteņiem ir vietas no vienas vietas, un tev tur ir tā, tu paskaties pa to ielu, un tu kaut kādas 100-200 velosipēdi stāv, jo viņiem ir stāvvietas. A mašīnām vietiņu nav. Nu, tā kā, man liekas, kad mēs to mainīt varam, to nezinu, viedokli un paradumus arī caur to, ka mēs attīstam to infrastruktūru. Un ja tā infrastruktūra būtu tā attīstīta, kad tev izdevīgāk ir braukt ar riteni, nu, pieņemsim, ciemu ietvaros, un tev par ritenim ir viss padomāts, tev viņam ir vieta, kur viņu nolikt, tev nav jāuztraucās, ka viņš tur pazudīs vai vēl kaut kas. Nu, man liekas, tādā veidā jau mēs arī varētu, pieņemsim, no tiem 10 dienā pāriet uz kaut kādiem 100 dienā, bet skaidrs, ka tad ir jābūt vai nu centriem, vai nu kaut kādam, nezinu, doktorātam, vai bibliotekai, vai mūzikas skolai, kas ir otrā vietā, un tie cilvēki ir spiest izmantot to infrastruktūru. Nu, bet tas ir skaidrs, ka tā ir vīzija kaut kāda tāla, un šobrīd, nu, jā, kā vīzija. Ne, nu, lai mēs tiktu līdz tādam līmenim, tur Holandu vai ko, nu, noteikti ir ilgākam laikam jāpaiet, bet nu, tas, ko tu saki, iespējams, jā, tas, ja tev ir infrastruktūra, nu, tas rada tev, nu, teiksim, vielu pārdomām, moški jānopērk ritenis. Es tāpatās, nu, es nepirkšu laivu, jo es zinu, ka es nevaru ar laivu nekur aizbraukt, man nav gar māju neiet, vai ne? Bet, nu, iespējams, jā, bet, nu, mums jau arī, nu, viens ir noteikti, kas man liekas, nu, mums tie laika apstākļi, tie klimatiskie ir, nu, tādi, kā iet tas ritenis, nu, ir jau forši izbraukt, bet, nu, ja viņš mums rupi, sakot, sanāk, tur, nezinu, maijs, jūnijas, jūlijas, augusts, varbūt vēl septembris, it kā nav maz, bet, nu... Jā, pusgads, nu, rupi, jā. Mums jau tās ziemas, nu, kas to zina, kādas viņas vēl būs, bet, nu, ja tu pa ziemu ar viņu nevari braukt... Vai... Nē, es piekrītu. Vēl viena lieta, es esmu dzirdējis, ir viedais apgaismojums, jā? Jā, ko nozīmē viedais apgaismojums? Fantastisku lietu. Jā, un cik daudz mums ir, un vai plāns ir, ka mēs lēnām pārējam uz viņu, vai tas ir tā kā pilotprojekts kaut kādās vietās? Tās arī bija, tas ir Eiropas finansējums šim visam bija, un negribu samalot, bet es domāju, šobrīd pilnīgi visām apgaismes, kas ir pašvaldībai piedarošie apgaismojumi, ir uzstādīti šie viedie apgaismojumi. Nu, latviešu valodā. Nu, latviešu valodā. Ko nozīmē viedais apgaismojums? Tas nozīmē, ka viņš ir gudrs. Maziņš, ir neliels vājš apgaismojums. Un kā tu viņam tuvojies, sensors nostrādā, un viņš tad izgaismo jau pilnīgi to gāja celiņu. Skats naktī vakara pastaigā ar suni, protams, izskatās tāds ļoti interesants. Labi, lai cilvēki saprastu un izmēģinātu, jo es pieļauju, ka liela daļa nezinu, nu, kur ir, nu, gājēji ieliņi, kaut kāda mašīnu ielas arī? Visi, jo mums ir lielākoties ir visi apgaismojumi, kas ir, viņi ir izvēlēts augstums un viņa leņķis un stiprums un tā tālāk ir tāds, lai viņš apgaismo gan brauktuvi, gan gājēju celiņu. Jā. Un, nu jā, tas, ko Jānis teica, tas viedais, nu jā, tas ir, ka viņš pats domā, viņš tur tā saucās dimēšanās, kad paliek tumšsāks, krēsli iestājas, vai ko viņš samazina savu spiltumu. Nu, primāri tas jau ir nevis, lai tur energoefektivitāte kaut kādā ziņā. Tīrākā efektivitātes energoiegūve. Kurjosas dzīves vakara pastaiga ar suni jau nakts. Nevienu cilvēku nav. Pastaigājos apkārt Jaunmārupas dabas parkam visu, un tu pēkšņi redzi, ka tev attālumā tā gaisma tingš spožāka parādās, un nevienu nav. Un tu, protams, nāks prātā šausmu filmas uzreiz automātiski, jā. Bet izrādās, tur pīli lidoja un sensors nostrādāja. Redz, pīli arī viņš strādāja. Viņš nostrādāja pīli, jā. Nu labi, bet tīri tā finansiāli tas ieguldījums visticamāk ir nedaudz lielāks, bet tad laika posmā viņš gan jau kā atmaksājas ar uzviju, vai ne? Nu, noteikti, laika periodā noteikti, bet es teiktu, ka tas ieguldījums, es tagad varbūt precīzi cipars nenosaukšu, bet tas, nav tāds kosmos, teiksim, 5 gadus atpakaļ viņš maksāja, daudz vairāk. Šobrīd, tā ir jau apmēram ikdiena, kad, un tas, kas ir ar to Eiropas naudu izdarīts, tas ir viens, bet tagad atkal visos objektos, kas ir gājēji celiņi, kur tas ir vajadzīgs, visas ielas, šāda veida, viena veida,
tiek projektēti un izbūvēti, jo, nu, tad viņi tur kopā visi tur saslēdzas vienoti un uzturēt, jā. Nu, labi, nu, pieņemsim, būvējam ielu vai renovējam ielu vai atjaunojam ielu vai krustojumu, nu, pieņemsim lielā kantora ielas stūris, noslavenais krustojums. Skaidrs, ka, lai to izdarītu, ir kaut kur traucēja kāds koks vai kaut kas tam līdzīgi, tad projekta ietvaros viņš tiek nocirsts, aizvests un tā tālāk, vai pašvaldība arī kaut ko stāda vietā, nu, restīvi, nezinu, jaunas vai jauna ielas atjaunošana, varbūt kaut kas ir jānoņem nost, bet vai mēs pie malām kaut ko liekam atpakaļ? Jā, nu tas ir varbūt tās mans subjektīvs viedoklis, bet ielām un ceļiem ir sarkanās līnijas un nodalījuma joslas, kas ir, nu, paredzētas infrastruktūrai, kas pieder pie ceļa. Nu, manā skatījumā koki nav ceļa infrastruktūra, jo, nu, tā rada savu veidu bīstamību. Jā. Tā tālāk, bet... Gan tieša, gan netieša komunikācijā. Nu, visticamāk. Nu, viens ir komunikācijas, otrs ir tiem pašiem autovadītājiem, jo, nu, visam, bet nē, nu, kantoriela tas tāds smagāks piemērs, jo tur bija sadarbība ar valsts ceļiem un tā tālāk, tur grūti gāja ar visiem kokiem, kas tur bija... kas traucēja izbūvēt to visu, bet, nu, tāpatās arī tur viss ir sarkano līniju robežās, mēs nekur neesam izgājuši ārā. Jā, koki nākas zāģēt, kas traucē, bet, principā, šobrīd gandrīz visos, nu, nevis gandrīz, bet visos šāda veida attīstības objektos, ja kaut kas tiek zāģēts, tad, nu, mums ir nosacījums, kad apmēram tik, cik mēs izzāģējam, tik mēs stādām vietā atpakaļ. Varbūt vietā, tai pašā ceļa daļā, protams, ja mēs viņu zāģējam ārā, tas nozīmē, ka, nu, viņš traucēja. Un cik tas ir, nu, tīri fiziski iespējams, kur var ielikt, nu, mēs cenšamies tos kokus atstādīt atpakaļ. Bet ir kaut kāda vieta, kur, nu, pieņemsim, ja nav iespējams, tad, bet ir kaut kas nozāģēts, tad visticamāk, nezinu, kaut kādi parki veidoti vai kaut kas tam līdzīgs, kur tad pašvaldība viņus sastāda atpakaļ, tā kā, lai kompensētu, varbūt uzzina. Nu, mēs redzam daudz pašvaldības ielas, kur, nu, izvērtējot drošības potenciālos riskus, mēs esam arī sastādījuši kokus. Lūdzu, var precizēt, protams, C15 bija stādīti koki, C16 bija stādīti koki. Tie jau ir objekti, kas ir kaut kādi 6, 7 gadi jau. Jā, pat nevis ir 10 īstenībā. Jā, tas ir viens, otrs arī jaunais Bašāna ceļš arī bija sastādīti koki. Mēs kokus stādām attīstot jebkuru pašvaldības īpašumu, jebkuru iestādi būvējot apstādījumus, tas ir prioritāte, ko mēs skatāmies, jo uzbūvēt ēku tukšā pļavā, piemēram, bērndārzu nepadomāt par to, ka tur tomēr vajag šos te kokus apstādījumus. Būtu grēks. Tas ir grēks, jā, jo sāksim ar to, ka nevar jau bērnu visu laiku dzīvot nojamītē vai slēpties zem kādas telts vai kaut kur. Nedodies mākslīgās palmas. Nu, nemanījos, jā. Tāpēc arī visur tiek stādīt šie apstādījumi, pie tā tiek ļoti piedomāts. Restīvi, tā kā to koku līdzsvaru pašvaldība tur caur saviem projektiem, un tāds arī ir uzstādījums. Jā. Par kaut kādu lielo infrastruktūru, kas ir šobrīd tie objekti, skolas bērndārzi, kur jau notiek kaut kādi darbi, un vai kas ir plānot tuvākajā laikā? Nu, tīri informatīvi varbūt jūs arī ziniet. Nu, kā jau Uldis minēja, tagad mēs īstenojam ļoti, manuprāt, vērienīgu projektu tieši šo velo infrastruktūru. Seši objekti ir, jā. Nu, un tagad paralēli jau mēs aktīvi strādājam un būvējam Tīrainē izglītības iestādi. Jā, un PRS arī tur labi, vienlaicīgi ar izglītības iestādi mēs arī pārbūvējam ielu. Nu, izbūvēt tur no jaunu sanāk. Izbūvējam ielu, jā. 600 metru kaut kur, nu, jaunu ielu. Ar visiem gājējiem, autostāvvietām, atpūtas vietām. Tur gan ar kokiem lielajiem augstajiem nav baigi aizraušies mēs, bet, nu, tāpat tās ir dobes stādījumi, turienē lietas ūdens savākšana ir tādā formā, kas savāksies un baros turienē krūmiņus, puķītes, augus.
Nu, labi, pieņemsim, nāk attīstītājs Mārupē, nezinu, gribu būvēt tur māju kvartālu vai kaut ko tam līdzīgi. Es vienkārši izstāstīšu kontekstu, kāpēc es to jautāju. Gribu uzbūvēt, nezinu, daudz dzīvokļu mājas, pieņemsim 10, vieta ir, zeme ir, atļauts to darīt ir. Vai notiek kaut kādas sarunas, un, ja nenotiek, tad, manuprāt, tas varētu būt ierosinājums, ka vajadzētu notikt. Mums ir infrastruktūra, tā pati izglītības infrastruktūra, ir bērndārzi, ir skolas, daļai privātas, daļai pašvaldības īpašumā, bet pieņemsim, nākot iekšā attīstītājiem ar, nezinu, pieņemsim 5 mājām, ar dzīvokļu skaitu kaut kādiem 120, skaidrs, ka tur nāks kaut kā daļai procentuāli visticamāk būs Mārupes ģimenes, kas pārvāksies no vienas vietas uz otru ar saviem bērniem līdzi, bet tā būs, es domāju, ka lielākā daļa, un par cik mēs redzam, ka Mārupē cilvēku skaits pakāpeniski visu laiku aug, ka nāks iekšā jaunas ģimenes, iespējams no citām Latvijas vietām ar saviem bērniem un visu pārējo. Jautājums, vai domas līmenī domā par to, ka ja mēs atļaujam uzbūvēt 5 daudz dzīvokļu mājas, vai viņiem būs kur palikt tā bērndārzos, skolās, un vai tā Mārupes infrastruktūra ir pieejama, lai mēs varam kāpināt to cilvēku skaitu, un kur ir tā robeža, kad vienā brīdī pateiks, nē, mēs vairāk nevaram, jo mums nav infrastruktūras, mums nav, nezinu, skolas, bērndārza un visa pārējā. Vai kaut kādā tādā līmenī tas, lēmēji varā vai deputāti par to domā, vai nākot iekšā lielam investīciju projektam, vai mēs, vai vispār domē par kāds par to domā, un ja nē, tad kāds varētu būt jūsuprāt tas pareizais veids, kādā līdz tam nonākt. Jo kaut kādā brīdī tam pudulē korķis būs ciet, un kaut kur mēs noštupēsim. Jā, uz doto brīdi jau situācija nav vienkārši ar izglītības iestāšu pats no savas pieredzes to redzēju. Ļoti daudz vecāku gaida rindās, gan uz pirmskolas izglītības iestādēm, gan arī uz tām pašām pamatskola, sākuma skola. Tagad aktuāls jautājums arī ir vidusskola, ja mums ir tikai ģimnāzija mūsu novadā. Mārupē ģimnāzija un Babītes vidusskola. Ir Jaunmārupes pamatskola, Mārupes pamatskola. Tiem bērniem jau pēc tās 9. klases kaut kur ir jāpaliek. Jā. Un tās vietas nav, tāpēc arī mēs strādājam pie tā, lai projektēt, varētu uzsākt jaunas vidusskolas būvniecību. Tas jau ir plānā, mēs to darīsim. Tas ir vienkārši, kā saka, must have, tā nav variants. Bet attiecībā uz to jautājumu par komunikāciju ar attīstītājiem, viņi jau ļoti sen notiek. Katrs lielāks objekts, kuru vēlās attīstītājs attīstīt un īstenot, viņš viennozīmīgi nāk pie mums, un mēs jau sarunu un dialogu ceļā mēģinām rast risinājumu un pastīties uz priekšu pēc gada, pēc 5, pēc 10 gadiem, kad visticamāk varbūt tās nāk tikai jaunie speciālisti iekšā vai jaunās ģimenes, bet mēs saprotam, Mārupe ir tāds kā Stārķu zeme, daudz bērnu ģimenes, un tas nozīmē atnāks 2 cilvēki, bet gadi 5, 6, un te jau mums būs vienā ģimenē jau 5 cilvēki. Tas nozīmē, ka ir jāmeklē, un mēs strādājam pie tā. Protams, daudz ko var atrisināt gan ar abūves noteikumiem, ar plānojumu, bet jautājums, vai vajag ierobežot. Labākie attīstītāji, kur tiešām pilda to visu pasākumu pēc augstākā godprāta un skatās no Skandināvijas vai vecās Eiropas prakses, viņi jau ar to nāk. Viņi saka, mēs jau gribam, mēs saprotam, ka izbūvējot šādu pirmskolas izglītības iestādi vai sākuma skolu, tā ir pievienotā vērtība tam viņa objektam. Spilgs piemērs, man liekas, tepat pie saucamie biroji. Apakšā ir bērndārs, privātais arī mans bērns tur iet. Domā par to pašu, viņi domā par to. Jo tas tā komunikācija ar tiem investori vai kā mēs viņus sauktu, viņi jau sākās tanī brīdī, kad viņš iegādājas zemes gabalu, un viņš viņu sāk, grib sadalīt un kaut kādā veidā, visu sakārtot, lai tur var sākt attīstīt. Tātad tas jau uzreiz ir detāli plānojums vai kaut kas, un tajā jau tiek jau arī kolēģi, viss jau tiek jau atrunāts, teiksim, labi, apbūve ir skaidrs, kāda turienē var, bet tad jau uzreiz jau pa grupām tiek sadalīts, tātad te ir daudz dzīvokļu mājas. Tātad, ja tur būs tāds skaidrs, tad ir jāparedz jau vieta, teiksim, bērnu dārzam,
zaļajai zonai, tur atpūtas vietām, viss, nu, tas jau sākotnēji. Nu, cits jautājums, cik godprātīgi, kurš no tiem investoriem to visu īsteno, jo, nu, sākotnējais, teiksim, tas dokuments jau, nu, ir sagatavots, viss ir skaisti, ja tā būs, tad viss būs labi, bet pēc tam, tad, kad sākās jau tālāk jau uz būvniecību, viss, kas aiziet, tad, protams, tās ir finanses. Protams. Un tad uzreiz, nu, tā tad šito varam sadalīt būvniecības kārtās, to pirmo kārtu īstenosim, to nē. Īstenojot jau kaut kādu kārtu, jau var pārdot, teiksim, dzīvokļus, vēl nesko, un tad tas viss pazūd, un tad mēs nonākam te, kad arī, teiksim, tie paši ceļi, infrastruktūra un tā tālāk. Nu, tādā vietā vajadzēja būt, bet līdz galam viņš nav novests un viņš nav sakārtots. Nu labi, bet instrumenti, kādā veidā ar to cīnīties pašvaldībai, ir daudz, nav. Nu, kas ir tas skaidrs, kad no sākuma runājot par labām idejām, visi, protams, ka ir visi forši, bet kā tikko Uldi pats teica, ja investors nav tā kā vērsts uz rezultātu tādā ziņā, vai pieņemsim kaut kas tur neaiziet, vai kaut kas tur nesanāk, nu tad pēdējā kārtā atstātais bērndārs vai pēdējā kārtā asfaltēšanas darbi un labiekārtošanas darbi, kas ir skaidrs, ka tās papildus izmaksas, kur pārdot pa lielam to nevar, nu, to ar viņu nenopelnīsi, bet tā, ja tev tas projektā ir izdarīts, vai ir kaut kādi mehānismi, kā jūs kā pašvaldība varat panākt, ka tomēr viss tiek izdarīts līdz galam? Nu, es te pateikšu, ar godu prātu cīnīties nevar. Ir grūti jā. Vai pat nevar, jā. Līdz ar to, jā, normatīva aktu mums pieļauj mehānismu, respektīvi šis administratīvais līgums par detālu plānojumu īstenošanu. Jā. Un te jau ir atkarīgs no tā, cik ļoti mēs esam padomājuši uz priekšu un jau pateikuši, kā Uldis arī minēja, tu drīksti sākt tirgot vai dalīt kādu konkrētu teritoriju tikai tad, kad tu esi izpildījis jau priekšnosacījumus. Tas nozīmē, ka mēs vienkārši izvirzam vairāk priekšnosacījumus, kas, protams, investoram ir papildus finanšu resursi. Nu, būsim godīgi, mazā objektā, kur ir 10-15 privātu mājas attīstīsies. Nē, tur skaidrs. Jā. Lielāki, tiešām lieli kompleksi. Es domāju, par daudzdzīvokļu māju. Jā, tad mēs vienkārši tieši tā izvirzām, ka jūs drīkstat izdarīt to, jūs drīkstat. Šis ir viens nosacījums, kā piemēram tas pats manā skatījumā pozitīvais piemērs depo. Jā. Viņiem bija nosacījums, ka viņiem ir jāpārbūvē gan Mārupes, gan Rīgas teritorijā, to, ko, diemžēl, mums neizdevās vienoties ar Rīgas pusi. Jā. Īstenot to izdarīja privātais investors. Tiešām cepuri nost, un viņš izpildīja visus nosacījumus. Viņam administratīvā līgumā bija nosacījumi, ka viņš pārbūvē. Mēs pat aizgājām līdz ļoti detalizētai jau kārtībai, kurā brīdī viņš nodod vienu objektu, kurā brīdī viņš viņu atver satiksmē pieejamu. Uzņēmējs visu to izdarīja. Tas ir tas labais piemērs. Tā ir galvenais ir uzņēmēja un attīstītāja vēlme domāt ilgtermiņā, domāt par to labumu, ko viņš dod sabiedrībai. Jo, ja mēs domāsim tīri šauri par savu uzņēmumu biznesa interesēm, par peļņu, tad tas nebūs nekas. Tāpēc ar šo mēs to varam risināt, jo tagad arī deputāti arī esošais sasaukums to dara. Jā, viņi to dara. Ir daudziem attīstītājiem tas nepatīk. Nozīmīgi ir ļoti liela pretestība, bet tā pieredze rāda, ka tā sākotnējā pretestība daudzos gadījumos pēc tam pāraug kā pateicība. Tiešām, jā, super, mēs to izdarīsim, jā, tas mums paprasīs nedaudz vairāk darba, laika, jā, bet tā jau būs pievienotā vērtība. Protams. Nu, tāpēc saku, skaidrs, ka runājot par daudzdzīvokļu mājām, tas tā ir, runājot par jaunām darba vietām, nosacīti kaut kādām ražošanas ēkām un pa pārējo lietu. Skaidrs, ka tur bērndārzu neprasīs, bet kas ir tās lietas, ko mēs varam tur paprasīt, kā pašvaldība? Visticamāk, tā ir infrastruktūra un kaut kādi piebraucamie ceļu krustojumi un tādas lietas, vai ne? Nē, tik līdz, teiksim, turienē, nāk jaunais investors ar kaut kādu savu objektu, ko viņš tur grib attīstīt, ļoti bieži mums ir skaidrs tas, ka, šobrīd tas ceļš vai iela, viņi ir tai lietošanai, kas ir šobrīd, kas reāli, teiksim, satiksmes intensitātes palielinājumam, automašīnu tur gabarītiem, kas neatbilst. Jā. No mūsu puses, kas ir tad ir prasība, teiksim, jā, tad
krustojumu izbrauktos, viņus taisīt tādus, kā ir, un, protams, arī paralēli tam jau mēs domājam, ka tātad, ja tur nāk iekšā, teiksim, tāda, tad attīstīsies vēl, tad tas jau ir mums pašvaldībai, ir jādomā par to, ka, teiksim, jā, šito tejienē ielu vai ceļu mēs liekam jau investīciju plānā, jo, vajadzētu noteikti būt otrādi, kad ir jau tā, primārā infrastruktūra ir gatava, bet, mēs ar savu finansējumu netiekam līdz tiem investoru plāniem. Es papildināšu Uldi. Mēs jau ieguldām resursus infrastruktūrā, jau domājot ar mērķi, ka mēs zinām pēc plānojuma, kurās teritorijās varētu atrasties šie rūpniecības objekti. Tas ir vienkārši paskatāmies krāsu kartē un viss skaidrs. Mēs ejam jau ar to, ka mēs infrastruktūru jau pielāgojam savu iespēju robežās, protams, lai uzņēmējām būtu vieglāk ieslēgties pie ceļa vai izdarīt, bet tas, ko Uldis minēja, daudz kur tie gadījumi ir tādi, kad tas investors atrod kaut kur tādā nostūrītī vai kaut kur pēc tās lokācijas, kur vai mēs varbūt neesam aizdomājušies, ka tuvākajā laikā tur tieši konkrēta veida darbības attīstīsies, vai uzņēmējs iet kādu lokālu plānojumu, kur viņš pamaina teritorijas plānojumu. Un tad tas ir tas stāsts, kur ir jāsanāk kopā gan pašvaldībai, gan uzņēmējiem, un ir jānonāk pie kopsaucēja. To izdarīt var. Mēs nevienā brīdī pašvaldība neizvirza nosacījumus, kur nebūtu īstenojami, lai apzinātu kaut ko bremzētu. Nē, atkal tas pats depo piemērs. Vastina piemērs, ko tie iepriekš. Viņš tieši to pašu arī izdarīja. Viss ir domāšanā. Ja tu vēlies, lai taviem maz bērniem paliek kaut kas, tad izdari labāk tagad, jo labāk vienreiz ieguldīt kapitāli, nekā katru gadu kaut ko. Turklāt, ja pašvaldība var palīdzēt kaut kādā ziņā no savas puses ar kaut kādām komunikācijām un kaut kādu tādu lietu, bet investors sakārto ceļu tīklus plus kaut kādas, rekreācijas zonas, tie paši bērndārzi un kaut kas tam līdzīgs, tas jau tāpat win-win situācijā, abas divas puses kaut ko izdara no savas puses. Kā piemēru var minēt, pašvaldība arī dod nekustamo īpašumu nodokļu atvieglojumu uzņēmējiem, kurš ieguldījis savus līdzekļus pieguļošās teritorijas, infrastruktūras attīstība, uzlabošanā vai pārbūvē, izveidē. Uz kaut kādu laiku noteikti, Tur bija laika periods, bet tas jebkurā gadījumā te ir finanšu līdzekļi, kurus pēc tam caur nekustamo īpašumu nodokli mēs atgriežam atpakaļ uzņēmējiem. Un viņš īstenībā ir priecīgs. Pēdējais, ko es zinu, ir gadījums, ka cilvēks vienkārši vēlējās izbūvēt stāvokli pie savu objektu, kur iedzīvotāji izmantos varbūt tās pāris reizes gadā, bet tas ir viņa darbiniekiem, bet tā ir pašvaldības teritorija. Mēs radām risinājumu, viņš to visu izbūvēs, nodos eksploatācijā. Lūdzu, mēs viņam piešķirsim tad attiecīgi pēc saistošiem noteikumiem, jau tā būs gradācija, kāds būs šis te nodokļu atvieglojums. Viņš jau nāk ar ieguldījumu, viņi jau uzņēmējs jau neskatās tikai tas labais piemērs uzņēmējiem, viņš neskatās savā pagalmā, viņš skatās, ko es varu izdarīt. Jo Mārupē uzņēmēji diezgan atvērti, viņi ir gatavi iet uz āru, palīdzēt novadam, kurā viņi darbojās, visticamāk ļoti daudz arī dzīvo. Runājot par šo pašu, izsit no domas. Es tad pie šī vēl visa, tā sadarbība ar tiem uzņēmējiem šobrīd jau kā notiek. Ir Eiropas finansējums, kurienai taisni uzņēmēju darbības veicināšanai. Un šobrīd, tagad, es ceru, nākošu nedēļu jau vajadzētu 100% sākties būvdarbiem C19 ceļām, kas ir no Plieņciem ielas līdz Dzirnieku pie lidostas pārbūve. Un tas jau ir, mēs esam tur dabūjuši Eiropas finansējumu, un tas ir tieši uzņēmējiem ar viņu sadarbībā ar viņiem ir nosacījumi, ka, teiksim, ir tik uzņēmumi ar tik darba vietām, kas, lai mēs to finansējumu dabūtu. Tāpat tās šobrīd jau ir solis diezgan tuvu tam, ka dabūsim arī finansējumu Jaunmārupē Ozolielas pārbūvei, kas arī ir šī paša uzņēmēja darbības projekta ietvaros. Tā kā, tas jau ir viens no tiem veidiem, bet tas ir pie nosacījuma, ka turienē ir noteikts uzņēmumu skaits ar noteiktiem, noteiktiem darbinieku skaitu un tā tālāk. Vienkāršā valodā sakot, Eiropa mums iedod naudu ar nosacījumu, ka mēs viņu ieguldām tik pārdomāti, ka beigās pēc mūsu ieguldījuma pieguļošās teritorijās attīstīsies uzņēmējdarbība mūsu darba vietas. Tas ir galvenais nosacījums. Eiropa dod naudu, lai radītu darba vietas caur infrastruktūru. Jautājums ir par darba vietām. Tā arī dilema no vienas puses pašvaldība
ar Eiropas līdzfinansējumu sakārto kaut ko, lai radītu jaunas darba vietas, bet uzņēmējiem, nezinu, pieņemsim, ražošanas sektorā ir plāns visu robotizēt, visu atvieglināt, salikt visādas viedās ierīces, lai izslēgtu vairāk varbūt to darbinieku kļūdu procentu, un tajā brīdī tā ir iespējams viena no modernākajām rūpnīcām, bet tas darbinieku skaits, tā kā nav baigi liels vajadzīgs, un tad ir jautājums, tā kā ar vienu roku mēs dodam naudu, lai radītu darba vietas, no otras puses, uzņēmējiem varbūt tas liekas, jo tā kā iet atpakaļ laikā, nevis modernizēt savu rūpnīcu, bet, nosacījums ir jaunas darba vietas. Nē, šis nav nosacījums, ka mums jāatsakās no Nē, es saprotu, tehnoloģijām. Vienkārši mans personīgs viedoklis, ja atnāk uzņēmējs un viņš rada 10, 15, 20 darba vietas, viņas 100 vietā, ar vecām metodēm, tas jau ir labi. Tas jau ir ieņēmums. Cilvēkiem ir darbs, iespēja nodrošināt savu ģimeni, un tas ir galvenais ieguvums. Jā. Forši. Nezinu, man gandrīz vairāk īsti nav pat ko pajautāt. Nē, es varu pateikt vienu lietu, ko man parasti ciemiņi un ģimene saka, kad bērni ceļš vakarā braucot no kaut kurienes mašīnā guļ. Mēs iebraucam Mārupē, kā jūs zinat, mašīna vairs nekartās pa bedrēm. Jā, jautājums vai no visām pusēm, vai no... ļoti daudzām pusēm. Nē, tas ir skaidrs, ka to var novērot arī ar velo braucot. Tu brauc un pēkšņi tu saproti, ka kaut kas nav, un tu saproti, ka es iebraucu jau citā pašvaldībā. Tas ir diezgan izteikti, un man liekas tā, infrastruktūra ir sakārtota, tie ceļi ir atjaunoti, un skaidrs, ka tur notiek darbs un turpinās darbs, bet, jā. Ko es gribēju piezīmēt, ko cilvēki bieži vien varbūt tās nesaprot un liekas, priekš kam, kāpēc, bet, mēs tomēr cenšamies kā pašvaldība skatīties uz priekšu un, piemēram, kā piemērs, pārbūvējot Bašānu ceļu, izbūvējot. Jā, pirmkārt, mēs viņu paplašinājām, paredzot tam, lai turienē, jo tas ir tiešais, savienojums ar lidostu. Visu to, platumu ceļa. Mēs izbūvējām autobusu pieturas. Un tagad uzreiz ir jautājums, tu taču autobusu neiet, kāpēc? Liek apmēram līdzekļu iztērēšana. Bet, ja mēs skatāmies uz priekšu, tad jau būs otrais gads jau kā ceļu, kad eksploatē. Protams, šobrīd pašvaldībai nav savs pārvadātājs. Pagaidām. Pagaidām, jau kaut kas mainīsies. Jā. Bet, teiksim, to dara Rīga. Un tur ir pietiekoši nosacījumi, kāpēc, lai viņi tur brauktu, cilvēku skaits, viss tā tālāk. Šobrīd vēl tur neiet, bet ir jau tik tālu, ka turienē ir mainīts maršruts skolēnu autobusam, un turienē iet skolēnu autobusu. Jā. Un visticamāk, abas malas sākuma daļā visticamāk ir rūpnieciskā apbūve, un tālāk jau tur ir... Tāds miksiņš ir, bet ir pietiekoši, tur ir bērnu dārs un tā tālāk. Tad tas jau ir uz priekšdienām, lai nebūtu nekas jāpārbūvē, jālauž, tas izmaksā uz to brīdi iespējams drusciņi vairāk. Jā, bet tas ir skats nākotnē. Bašānu ceļu minot, tas ceļš, kurš nodala Mārupes pilsētu no Mārupes pagasta. Jā. Tieši Bašānu ceļam vienā pusē pilsētas teritorija, otrā pusē lauku teritorija. Jā, tāpēc mēs saprotam, ka tā attīstība tajā virzienā, jebkurā gadījumā privātmājām būs, jo visi iedzīvotāji grib dzīvot pilsētā. 012 gabalā pilsētā, viņi labprāt izvēlās to dabas skaistumu, kas ir tieši Mārupes apkārtnē. Labi, un turpat pie Bašānu ceļa nogriežamies pa kreisi uz Bašānu ceļu, viss smuki braucot uz priekšu, tā iela un ceļš, nav ļoti labā stāvoklī, bet tas atkal ir pašvaldības vai valsts? Stīpnieku ceļš, jā. Šobrīd jau mēs esam tikuši pie tā, kad, tautas valodā Kantoru iela, Plieņciem iela un Stīpnieku ceļš no pilsētas, no centra puses līdz Bašānu ceļam ir pārnācis pašvaldības īpašumā. No valsts ceļiem esam vienojuši, salikuši visu, ka to pārņemam mēs. Beidzot dabajām dokumentus. Visi papīri tā teikt kārtībā. Jo tomēr ir jāsaprot, tas nav tā, ka mēs pārņemam no kāda privātā, mēs pārņemam no valsts. Jā, bet un aiz Bašānu ceļa joprojām ir valsts. Bet, šobrīd arī tur ir Latvijas valsts ceļi,
kaut cik ieguldīs līdzekļus, jo ir viņiem plāni, kad viņi sakārtos, bet tā nebūs pilnu pārbūvi. Tā kā, nekur jau mēs neizbeigsim arī noteikti to posmu, kaut kad mums būs jāpārņem, jo, Un, attiecīgi, visticamāk jāskārto, jo es pieļauju, ka valsts ceļiem skaidrs, ka viņiem to ceļu ir pa visu Latviju daudz, un tās vajadzības gan jau, ka ir visur. Ja pašvaldība var kaut kādā veidā pārņemt, un iespējams, no otras puses atkal, tā ir līdzekļu ieguldīšana ceļā, kas it kā šobrīd nepieder mums, ja valsts ceļi to izdarītu pa saviem līdzekļiem, protams, ka būtu labi, jo tas ir viņa īpašums. No otras puses gaidīt, cik ilgi. Skaidrs, ka no lidostas tādu braucot, man liekas, tas Bašēna ceļa turpinājums līdz Daugavas ielai ir ideāls. Tu vienkārši izbrauc cauri no lidostas, un tev nav ne bedres, nekas, un tev nav jādomā. Bet tai pašā laikā Stīvnieku ceļa turpinājums tur ir pietiekami daudz, arī jaunie projekti šobrīd būvē daudz dzīvokļu mājas. Atkal tas ir stāsts tas pats. Es pateikšu tā, tas Bašēna ceļš arī negāja viegli. Protams. Jo ir jāsaprot, ka viena lieta ir, ka mēs varam vienkārši, piedod Uldu, bet izrakt bedri, iebērt smilšu šķēmu, uzlikt asfaltu. Otra lieta, ka tur apakšā komunikācijas arī ir jāizbūvē. Ir jāskatās ilgtermiņā, mēs ejam roku rokā un solis solī kopā ar komunāliem pakalpojumiem, kur arī viņi skatās, jo mēs negribam piedzīvot nelāgo piemēru no Rīgas. Ja tiek uzliekts jauns asfalts, tas nozīmē, ka Rīgas ūdens atbrauks un kaut ko mainīs. Tāpēc mēs ejam tomēr tā, ka mēs izbūvējam inženieru komunikācijas, tad attiecīgi mēs ejam jau uz priekšu ar ceļu infrastruktūru. Vienkārši, ko es jau vēlos piebilst, ir jebkura veida infrastruktūra, kuru mēs izbūvējam, vai tas ir ceļš, gājējceliņš, veloceliņš, apgaismojums, jauna ēka. Viena lieta ir šīs izmaksas izbūves. Bet ar katru jauno objektu mums vienkārši samazinās investīciju budžets, jo vienkārši ir eksploatācijas un uzturēšanas izmaksas. Tas nozīmē, ka vienā brīdī ir pareizi ir vērtēt un sabalansēt to attīstību, lai nav tā, ka tu esi izbūvējis pārāk daudz, bet nevar uzturēt. Mēs redzam pa Latviju citās pašvaldībās, ka pašvaldības ir uz bankrota robežas, jo viņas vairs nevar uzturēt to, kas viņām ir izbūvēts un kas viņām ir. Protams, liela daļa ir izbūvēta mūsu naudu caur izlīdzināšanas fondu. Un mēs esam, laikam, cik es saprotu, otrais lielākais maksātājs izlīdzināšanas fondā katru gadu aptuveni 20 miljoni. 20 miljoni. Kas mēs saprotam, ka mums pietrūks sporta infrastruktūras un pietrūks skolas, bērnu dārzi, bet katru gadu mēs 20 miljonus atdodam kādam citam. Tas no vienas puses sāpīgi, no otras puses, kā Latvijas kontekstā, laikam jau nav baigot citu variantu. Varianti gan jau, ka citi nav, varbūt tās ir mehānismi, kā to izdarīt savādāk un gudrāk. Jo mēs skatāmies, kā gādīgi saimnieki, mēs reiķinām katru centu, mums ir jāiekļaujās. Citi zina, ka, ko tur iespringt. Tieši tā. Tik un tā, man ienāks tā nauda iekšā. Uzbūvēsim ārā peldbaseinu, uzbūvēsim. Tā viena no retajām pašvaldībām, kur katru gadu ir iespaidīgs iedzīvotāju pieaugums, tas nozīmē, ka mēs darām kaut ko pareizi. Tad mēs esam uz pareizā ceļa un mēs nedrīkstam no viņa noiet. Mums ir jāturpina mūsu uzņemtais virziens. Un jāsaprot tā arī pašvaldības un administratīvā resursa kapacitāte, kas no vienas puses novadu vai teritoriālā reformā paredzēja to, ka mēs samazinam administratīvo resursu. Tajā pašā laikā, Mārupes novads, kas ir augošs novads un cilvēku skaits visu laiku pieaug, cik es saprotu, šobrīd jau pār 40,000 iedzīvotāji, kas, mēs jau valsts pilsētām ejam garām, man liekas, Jelgavā plus mīnus turpat ir. Un tas, ko es redzu, vienkārši es skatos, pēdējos 2 gadus, es tā kā saņemu Mārupes avīzīti, un tad viena no sadaļām, ko es paskatos, ir aizmugurē tabuliņa, kur ir dzimušie un mirušie, konkrētā mēneša ietvaros, un es esmu 1 mēnesi redzējis, kad bija mirušie vairāk nekā dzimušie, bet visus pārējos mēnešus ar atrāvienu un reizes 3-4 vairāk ir jaundzimušie. Tā kā tas arī liecina par to pašu, un skaidrs, ka pateicoties jaunajiem investīciju projektiem, nāk arī ģimenes iekšā no malas. Un,
skaidrs, ka arī administratīvais resurss pieļauj arī jums, kā inženieriem, vienā brīdī jums tā kā pietrūks jaudas, jo tev visu laiku nāk klāt. Skaidrs, ka viņas kaut kādā brīdī ir jāpalielina, lai varbūt tās ir kaut kur kāda acīs, tās ir papildus izmaksas. Bet no otras puses mēs augam finansiāli, augam teritoriāli, pateicoties pēdējai reformai, un augam arī skaidliski. Un augot skaidliski iedzīvotāju skaitam, skaidrs, ka mums arī pieauga ienākumi, jo ienākuma nodoklis ir galvenais, manuprāt, ienākuma avots pašvaldībai. Līdz ar to tādā miedarbībā, un tas jāspēj uzturēt visu. Jā, kolēģi, kapacitāte tā ir satīga tēma mums, diemžēl, jā, bet man jau tā pieredze liecina to, ka mums ļoti daudz ir darbinieki, kuri dzīvo uz vietas. Jā. Un līdz ar to, ja tu dzīvo uz vietas un strādā tur, kur tu dzīvo, tev ir pavisam cits skatījums. Tu deic pa savu. Tu deic pa savu, jā. Tu jau nav ir viena lieta, ka tu atbrauc uz darbu, un pēc tam aizbrauc projām uz Rīgu, Jelgavu vai kurieni. Bet ja tu šeit strādā un tu šeit dzīvo, tu vakaros, brīvajā laikā, brīvdienās, svētkos, tu satiec tos savus kaimiņus, draugus, paziņus, iedzīvotājs. Tev ir jāspēj viņiem paskatīties acīs. Paskatīties acīs. Jāpaspēj arī pastāstīt, ko tu dari, kāpēc tu dari. Tev ir jāizskaidro. Jā, un kopēji jāveido Mārupes novads lielāks, zaļāks, attīstītāks un tā tālāk. Paldies jums par sarunu, man liekas, ļoti, ļoti interesanti, un daudz lietas arī skatītājs pieļauj uzzinās un sapratīs, kāpēc notiek tā lietas nevis savādāk vai tā kā iedomāts, un turpinam skatīties. Mums būs vēl viens sērijas raidījums, kur runāsim tā kā vairāk par visu kopā, ko mēs esam iepriekš izrunājuši. Pēdējais raidījums būs ar Mārupes domes priekšsēdētāju vietnieku, Valdi Kārkliņu, un ja ir interese, gaidām paskatītājs, būs avīze. Avīzē ir liela daļa no tā, ko mēs esam izrunājuši, bet jau sīkāk, detalizētāk ar skaitļiem, ar faktiem. Un, neko, vairs ilga laika nav palicis. Gaidām vēlēšanas un izdarām pareizās izvēles. Paldies jums un paldies jums. Paldies.